Bet ar katru dienu arvien nokaitētāka kļūst situācija veselības aprūpē, tā vismaz izskan, ar to nemierā ir gan pacienti, gan mediķi, kas gatavojas akcijām. Tikmēr premjerministrs Mārcis Kučinskis atzinis, ka nākamgad veselības aprūpē varētu piešķirt papildu 35 miljonu eiro reformu sākumam, taču tas netiks darīts bez plašāka izvērtējuma. Kas tieši šobrīd tiek darīts, lai krīzi novērstu, un kas jāsaprot ar reformām veselības aprūpē, to šorīt jautāsim veselības ministram Guntim Belēvičam. Labrīt! Labrīt! Kas tad, varētu tā plaši jautāt, īsti ir noticis, kurš ko nav izdarījis, ja ir daļa cilvēku, kas grib iziet ielās, daļas sabiedrības skatījumā tie ir protesti, daļa sabiedrības skatījumā tās ir atbalsta akcijas. Gal galā, kur tad sistēmā pašlaik ir tā plaisa, jo nesakārtotība veselības jomā ir bijusi, kā jūs pats esat izteicies, jau ļoti ilgu laiku, bet tagad šī te virmošanās ir sasniegusi gana augstu pakāpi. Kur tad ir šī problēma? Tātad problēma ir gadiem ilgajā valdības un Saeimas un politiķu attieksmē pret tautas veselību. Un mēs iesniedzām premjerministram tātad rīcības plānu, balstītu valdības deklarācijā, saskaņotu ar mūsu sociālajiem partneriem, ar darba devējiem, veselības jomas slimnīcu biedrību un mediķu arotbiedrību. Un vienojāmies, kādiem soļiem mēs iesim, lai situāciju uzlabotu, gan pakalpojumu pieejamības ziņā, gan mediķu algas palielināšanas ziņā, un vēl vesela virkne pasākumu. Un šis saskaņotais plāns, kā visas nozares, tiek iesniegts premjeram. Un arotbiedrība uztraucas, sadzirdot signālus nepareizus, vai valdība tiešām ies šajā saskaņotajā virzienā. Un vakardien Brīvo arotbiedrību savienība lēma visām, pie viena galda, kur sēž dažādi nozara arotbiedrības, tajā skaitā arī skolotāju arotbiedrību, izglītības darbinieku, ka veselības joma ir tā lielākā prioritāte. Un šī akcija, arī citējot Krīgera kungu, tas nav nekas cits kā atbalsts veselības jomai. Politiķi lūdzu atmostieties, sabiedrība pieprasa un saka jums, Saeimas deputātiem un visai valdībai, ka veselība ir tā lielākā prioritāte. Bieži vien cilvēki maldīgi domā, ka veselības ministrs var paņemt naudu, cik vajag veselības vajadzībām. Tas tā nav. Bet, piemēram, Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīti Veideri uzskata, ka tieši jūs nesat spējis valdībā pietiekami argumentēti izklāstīt to situāciju, lai būtu šī te vienotā iešana. Mēs tūlīt paklausīsimies arī Veides kundzes sacīto. Veselības ministrs ir tas, kas ir atbildīgs par nozari pirmām kārtām. Tātad, ja ir tik daudz protesti dzirdami gan no arotbiedrības, gan no mūsu puses, gan arī no slimnīcu biedrības puses, tad tas liecina, ka tomēr kaut kas nav kārtībā sistēmā un tās nav vienas nozares tikai tāda iegriba. Kā vērtējat šo komentāru? Vai kundzes interviju jūs varētu kaut ko labāk? Vakardien televīzijā viņai pretīm sēdēja arotbiedrības vadītājs Kerakungs, mediķu arotbiedrības vadītājs, un es dzirdēju, ko arī Kerakungs teica. Tātad ir nepieciešama nauda papildus veselības jomai, un šis Brīvo arotbiedrību rīkotais pasākums 1. maijā, viņš tieši palīdzēs noargumentēt valdības priekšā to, ka veselība ir prioritāte. Tas ir atbalsts veselības jomai. Bet šobrīd mēs runājam, ka šī situācija patiešām ir tik ļoti nokaitēta, un tās emocijas šobrīd cita apkārt ļoti augstu vilni. Vai jūs jūtaties līdzatbildīgs tajā, ka tā situācija ir nonākusi tik tālu, jo jūs jau arī diezgan pietiekam laiku esat bijis ministrs? Es jūtos kā nozares vadītājs. Man ir izdevies piesaistīt veselības jomai šajos pusotra gada laikā 50 miljonus eiro. Vairāk nebija iespējams, tāpēc, ka valdība vienojās un sabiedrība tam piekrita, ka lielākā prioritāte ir aizsardzība, ārējā un iekšējā drošība, un ekonomikas pieaugums neļāva nekam papildus naudu vairāk novirzīt. Tagad, kad šīs lietas lielā mērā ir atrisinātas vai tiek risinātas, tagad ir pienācis laiks, lai veselība kļūtu par lielāko prioritāti. Ņemot vērā tomēr arī šos dažādos viedokļus, kas sabiedrībā ir, un atcaucoties uz jūsu teikto, zināmā mērā jūs tiekat tā kā padarīts par situācijas ķīlnieku.
starp šiem te dažādajiem viedokļiem. Vai jums nerodās bažas par to, ka varētu tikt prasīt jūsu demisiju? Nē, man par to bažas nerodas. Veselības ministri ir ļoti īslaicīgi savā amatā. Un tas nedod nekādu risinājumu. Jaunajam ministram atkal tiks dots laiks, un problēmas netiks risinātas, tāpēc, ka ministrs ir jauns, un tā varētu no sabiedrības tikt uztverta kā metode vienkārši nedot naudu veselības jomai. Šobrīd ir pilnīgi cita situācija. Šobrīd sabiedrība nāk man palīgā, arotbiedrības nāk man palīgā, pamatot valdības priekšā, taisni to, ko Veidas kundze teica, ka man neizdodas. Tagad sabiedrība prasa. Nu, mums izdosies kopā ar Kera kungu. Ja mēs konkrēti runājam par šo sabiedrību, tad sabiedrībā viena no lielākajām problēmām ir tieši tas, kas tiek minēts par to, ka, piemēram, pacientu laikus netiek pie speciālistiem, ir ļoti ilgas rindas, lai tiktu uz dažādiem izmeklējumiem, arī ļoti būtiskās veselības nozarēs. Tad kas ir tas, ko jūs, piemēram, šobrīd varat teikt pacientiem, kas viņiem no tā, ka jūs sakat, ka ir panāktas šīs te vienošanās, kas mainīsies pacientu dzīvē? Es pateikšu, kur ir problēma. Tā problēma ir tā, ka mums ir valsts apmaksāta medicīna, un valsts ir solījusi cilvēkiem visu apmaksāt. No otras puses, šī visa apmaksai ir piedots nepietiekami daudz naudas, vismaz divas reizes mazāk, kā ir nepieciešams. Un tagad jautājums ir, kā no šīs situācijas izkļūt. Soli pa solim. Un to naudu, ko mums nākamgad iedos, un mums garantēti iedos, premjeras jau ir nosaucis konkrētu skaitli 35 miljonus, es ceru, ka vairāk, ka Finanšu ministrija veiksies iekasēt nodokļus, aiztaisīt caurumus, apkarot ēnu ekonomiku un labāk iekasēt nodokļus. Šis cipars būs lielāks, bet ko mēs ar to naudu panāksim? Mēs panāksim sekojošas lietas. Mēs panāksim, ka rindas tiks samazinātas. Pat ja sabiedrība ir jāsaprot, pat ja visus 35 miljonus iedot ambulatoro pakalpojumu rindu mazināšanai, rindas netiktu izskaustas, bet rindas tiks būtiski samazinātas, ir tīpaši onkoloģijas pacientiem, tiks palielināts mediķiem atalgojums, tiks papildus pieņemti rezidenti, jo mums ir jādomā par paudžu nomaiņu un par ārstiem reģionos. Tālāk tiks beidzot izdarīts tas, ko valsts ir solījusi, bet nepilda bērniem zobārstniecību līdz 18 gadiem. Lai tiešām viņi ir reāli pieejami. Un mums ir papildus vēl jānovirza nauda C hepatīta apkarošanai, tāpēc, ka sabiedrība ir apdraudēta. Tās visas lietas, ko jūs minējāt, patiešām ir ārkārtīgi akūtas un svarīgas šobrīd veselības aprūpē. Un par šo es esmu vienojies arī ar premjeru. Mums ir vienots redzējums, ka tieši šim tiks nauda novirzīta. Kad būs tā situācija tāda, ka onkoloģijas pacientiem patiešām nebūs jāgaida šajās garajās rindās? Kad mēs varam runāt par konkrētiem termiņiem, vai jūs prognozes, piemēram, par zobārstniecības apmaksu bērniem līdz 18 gadiem? Kad varētu būt tā realitāte dzīvē? Par zobārstu tātad šī nauda, kas tiks iedota, tiks novirzīta šiem mērķiem. Tātad ar naudas palīdzību zobārstniecību bērniem nākamgad šī problēma tiks atrisināta. Ar naudas palīdzību situācija ar rindām ambulatorijā sektorā tiks būtiski uzlabota, un mēs ieviesīsim zaļo koridoru onkoloģijas visiem pacientiem, ne tikai tiem, kas ir noskaidroti skrīninga ceļā, bet neatkarīgi no tā, kādā veidā konstatēta šī diagnoze. 35 miljoni tiks tērēt šīm lietām, ko jūs nosaucāt. Mediķu atalgojumam obligāti. Un šis ir tas mūsu plāns, kas ir saskaņots ar arotbiedrību, ar mūsu sociālajiem partneriem, un par šo ir panākts arī vienots redzējums ar premjerministru. Bez šā visa mums papildus ir jāuzlabo arī procesi. Mums ir apzināti jāveido procesi, mums ir jāievieš e-veselība, mums ir pacientu plūsmas jāpārvirza no universitāšu slimnīcām. Vienkāršākie gadījumi jāvirza atpakaļ uz tām slimnīcām, kur ar šiem gadījumiem var tikt galā. Un mums ir ieviešot e-veselību jāveic vesela virkne uzlabojumu, tajā skaitā arī rindu mazināšanā un rindu sakārtošanā, tajā skaitā arī to, lai elektroniski ar norīkojumu... Bet kad būs brīdis, ka jūs atnāksiet, piemēram, pie mums studijā un teiksiet, nu tā, tagad ir tā, ka nebūs vairs tā, no šodienas nav vairs tās garās rindas, vai ir kaut kas no tām lietām tiešām jau realizējies dzīvē? Ja mēs vienkārši paraugamies uz šo Es atbildēšu šo jautājumu. Un tieši atbildēšu šo jautājumu. Slimība, kas ir ielaista 25 gadu garumā, viņa nevar tikt izārstēta vienā dienā.
viņa tiks ārstēta, atvesaļošanās laiks arī būs ilgs, bet sabiedrībai ir jāsajūt, visai sabiedrībai, ka rinda mazinās, ārstiem, ka atalgojums sāk pieaugt, cilvēkiem jāredz, ka arī reģionos ir ārsti, un ka katru gadu paliek labāk un labāk, ka iet atvesaļošanās virzienā. Un to jau es jums solu nākamgad, šo sajūtu, ka paliek labāk. Mēs nākamgad noteikti citēsim jūs pašu šajā sakarā. Jautājums, protams, arī šeit runājot, izskanēja no jūsu puses, nauda to atrisinās, un šo naudu mēs arī izmantosim. Kas ir loģiski? Ar naudu visu nevar atrisināt. Visu, protams, nevar atrisināt, bet jūs varat teikt, ka pilnīgi droši kaut arī premjeram ir, jums ir premjera atbalsts un arī ir šīs te atbalsta akcijas. Pilnīgi droši var teikt, ka iecerētā summa tiks saņemta, vai, jo tomēr mums ir, valstī ir tā kā arī izglītība prasa. Mūsu tā vajadzība ir būtiski lielāka. Tā ir tā galvenā problēma. Un tā nauda, kas mums ir vajadzīga, mēs esam precīzi sarēķinājuši. Uz to mums ir arī norādījuši starptautiskie eksperti. Cik tas ir? Tātad Latvija šobrīd atvēl 2 reizes mazāk nekā vidēji citas Eiropas Savienības valstis. Mēs esam par procentos no IKP. Mēs esam arī precīzi sarēķinājuši savu vajadzību. Un vajadzību pēc vienošanās ar mūsu sociālajiem partneriem 3 gadu periodā, ejot soli pa solim, esam iesnieguši reizē ar mūsu rīcības plānu. Un ja mūsu vajadzība ir 630 miljoni, tad nākamajos 3 gados pa 1% palielinot, ņemot vērā IKP izaugsmi, mēs esam iesnieguši pamatojumu 315 miljoniem. Nākamajiem 3 gadiem. Bet tā realitāte būs tāda, ar kuru mēs tiksim konfrontēti, ka mums iedos naudu tik, cik var iedot. Un šajā brīdī ļoti svarīgi, vai valdība sapratīs, ka veselība ir prioritāte. Un tāpēc tiek rīkotas šīs atbalsta akcijas. Viena tā lieta, par ko mēs šeit runājam, par to, ka ir nepieciešama nauda, nauda ir par maz. Un tas ir skaidrs, ka nauda ir nepieciešama vairāk. Bet otra lieta, ko mēs arī šeit studijā ar ekspertiem esam, Mārtiņa, arī vairāk kārt pārunājuši, ir par to, ka eksperti ir norādījuši, ka šie nauda tiek tērēta neliederīgi. Vai jums ir tā pārliecība, ka arī šajā jomā tiks sakārtots? Jo mums šeit, piemēram, bija studijā piemērs par mamogrāfijas aparatūru. Protams, es jums minēšu konkrētus piemērus, kas apliecinās par to, ka mēs arī ar šo lietu veiksmīgi, protams, tikt galā. Es jums atgādināšu ārpakalpojumu pārņemšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Tā rezultātā radās naudas aiztaupījums, kas ļauj mums iepirkt jaunas automašīnas, katru par 48 000 lētāku un nomainīt autoparku pārskatāmā laikā, kā arī no šīs naudas varēja pielikt šī dienesta darbiniekiem. Tas ir ļoti liels dienests. 2768 darbiniekiem tika paaugstināta darba alga no šī gada janvāra. Vienu caurumu aiztaisot. Ģimenes ārstiem, visiem tiem, arī tiem, kas ir Veidas kundzes vadītāja asociācijā, viņi arī runā par naudu. Viņa teica, ka netaisnīgi tika sadalīti 10 miljoni pagājušā gada nogalē, bet viņi tika sadalīti taisnīgi tā kā Saeima lēma. Bet aiztaisot vēl vienu caurumu, izvairoties no pacientam nenozīmīgiem un nevajadzīgiem laboratorijas izmeklējumiem, no šā gada 1. jūlija ģimenes ārstiem katrai praksē tiks pielikts vidēji 144 eiro. Ģimenes ārsta vidēja darba alga 1008 eiro mēnesī. Kaut vai visu šo darba algu paaugstināšanai, lai summu novirza. Tā soli pa solim mēs virzamies sistēmas sakārtošanas virzienā, un arī turpmāk tā darīsim. Absolūti skaidri un gaiši saprotot, ka katra šāda pārmaiņa izraisa pretdarbību, bet tas mūs neliks nolaist rokas. Mēs virzīsimies uz priekšu. Mēs izvairīsimies no dubultiem izmeklējumiem, mēs izvairīsimies no nevajadzīgiem vizuālās diagnostikas izmeklējumiem. Mēs ieviesīsim sistēmu, lai ārsts nosūta pacientu elektroniski uz šiem vizuālās diagnostikas izmeklējumiem, nevis lai pacienti nāk un fiziski stāv rindā arī bez ārsta nosūtījuma. Šīs visas ir nozīmīgas reformas, taisni līdzekļu racionālas izlietošanas virzienā. Un manis minētie piemēri liecina, ka mēs to daram un daram veiksmīgi, un tas jau mums ir izdevies. Un pavisam ātri noslēdzot, ja šīs atbalsta akcijas tomēr valdība nebūs tik atsaucīga, cik jūs vēlaties. Ko tālāk, ko darīsiet? Ziniet, mēs būsim liecinieki tam, ka valdība būs atsaucīga un veselība kļūs tiešām par prioritāti. Un šī ir unikāla iespēja. Un ja visa tauta tā saka, jūs stādieties priekšā, ka visu nozaru arotbiedrības, tajā skaitā arī skolotāju, kuriem ir savas vajadzības, citām nozarēm arī savas vajadzības. Ja visas arotbiedrības saka, tagad ir veselības reize, tad ticiet man, mums kopā ar arotbiedrību izdosies. Nu, cerēsim, ka varam jums ticēt. Paldies, runājāmies ar veselības ministru Guntu Bilēšu. Lai jums labdiena! Paldies! Paldies! Un mēs turpinām ar citām ziņām un pievēršamies